Ziemassvētku ķempatracis. Jo vairāk suitenes braukā pa pasauli un tepatās mūsu zemīt, jo daudzāk uzrunās tie cilvēki, kas aicina pie sevim. Reizēm vienkārši kope pabūt, reizēm cits cilvēks iepriecināt. Tā arī sakrājās tie atgadieni, kurus laiku pa laikam atcerās mēs savebare. Šoreiz gribu pastāstīt par darbošanās kopē ar Igo Fominu. Tas nu gan jau ir kāds gads apakļum. Vienreiz Igo zvan, vai mēs suitenes nevarētu ieskandināt Ziemassvētkus Liepāji. Reiz iededzinās to lielo ēglu rožu laukume. Pa ko nē? Tik pazīstamam cilvēkam jāizlīdz. Nav jau pirmā reize viņa kope. Gan jāsaka, gandrīz vienādi kaut kas sanāk ne tā, kā vajag. Atbrauc no Liepājas mums pakaļ tāda neliela mašīnita. Šoferis skatās, ka būs pa daudz sievas, noteica, ka vairāk pa 7 viņš neņems. Un ka nē, viens nav uz dumpu, atstāv 2 māju. Bija jau stipri uz vakarpusi, cik tāda ziemsdienītas gaišumīša. Aizbrauc Liepāja, vēl kādu stundu bija laika. Mūsu smuku pacienāja kapē, kā jau tāda svētku reize pienākās. Tā labi atvilkus šelpu, suitenes bija gatavs iedziņģāt. Skatās laukums pils kā piebāsts ar cilvēkiem lielim un mazim. Mūsu uzsutē uz pavisam maz dēļ grīdiņas, pār 10 centimetri no zemes. Mikrofona nav. Igo teica, ka mūs varēšot dzirdēt labi tāpatās. Ja tie cilvēki stāvē drusku notaļas, tad jau nekas, kaut kā varētu iztikt. Bet šie kā mūrs gāžās gandrīz virs uz tās grīdiņas. Bērnu bars jau tici augstāk pie mums, visādi izrādās saviem vecākiem. Gandrīz elpu trūkst, un nu vēl paziņģāt. Rīkls dievīši mums devis gan varen liels, bet tie jau savas robežas. Ja vēl būtu palīgi tās sievas, kurš palika māja, mēs no robaļuma no viss spēka. Nes kā bija to dzirdēšana, bet mums jušana bija tik čābiska, ka nodomāja tik kā ātrāk tikt projum. Vienādi jau gribās, lai viss būtu labi, bet dažreiz iznāk pavisam aplam, kā šai reize.